Es šo sludinājumu gribēju jau nolasīt, man liekas, pirms nedēļas vai divām. Tā arī nav sanāca laiks. Tātad runa iet par darba piedāvājumu, darba sludinājumu, satura veidotājiem, kas esam mēs, tie, kas filmē, brauc uz lokācijām, tev vajag kameras, mikrofonus, izdomu, montāžu, kompi. Sapratīsies līdās. Tātad pārtiks veikals meklē radošu cilvēku, kurš palīdzēs attīstīt mūsu Instagram, Facebook un TikTok kontus. Tātad 3 sociālos tīklus. Ko darīt? Veidot 3 video nedēļā, tātad pirmdien, trešdien, piekdien, filmēt, montēt, izdomāt idejas. Tev pašam jāizdomā, ko tu darīsi. Palīdzēt piesaistīt sekotājus un klientus. Ko mēs piedāvājam? Viņi piedāvā elastīgu darba grafiku, var apvienot ar studijām, jo 3 reizes braukt filmēt, var atbraukt nofilmēt vienreiz, publicēt 3 reizes nedēļā. Iespējams strādāt attālināti, tas būtu brīnums, ja būtu jāstrādā pārtiks veikalā uz vietas. Radošu brīvību, kas nozīmē, ka viņi paši nezina, ko vajag darīt, vienkārši viņiem izpaudies. Un viņi piedāvā par to 100 eiro mēnesī. Tātad tev ir jānofilmē 12 video mēnesī, jāpublicē, pašam jāizdomā, pašam jāsamontē, un par to viņi to samaksās 100 eiro. Ja tu vēl gribi strādāt godīgi, un tu būsi mikro uzņēmums, teiksim, tātad tev 25 eiro ir jādod valstī. Tātad uz rokas tu oficiāli saņem 75 eiro. Tagad pastāstiet man, kurš, vienalga, vai tas būtu students vai kurš cits cilvēks, kurš var strādāt nopietni, filmēt kaut ko, izdomāt, publicēt 3 kontos, un par to saņem 75 eiro. Tātad, labi, ņemsim, ka tev maksā naļikā, kešā, skaidrā naudā, tad tu saņem vidēji, cik tu 12, mazāk nekā 10 eiro par vienu video. Ko prasa no tevis, ka tev jābūt pieredzēji video satura veidošanā, obligāti bez pieredzes nekāda, izpratni par sociālo tīklu algoritmiem un aktuālajām tendencēm, tātad tev jāsako līdzi, kas notika pārtiks jomā, jābūt tajā visā iekšā, cik mēs zinām, jaunieši pārsvarā nav iekšā visos sastīkos, noteikti viņi nav Facebookā, varbūt viņi ir Instagramā, noteikti viņi ir TikTokā. Tad ir tev jābūt arī telefonam ar labu kameru, ko mēs parasti izprotam, ka tev jābūt 16 iPhone Pro Max, un iniciatīva un interesi par digitālo saturu. Es domāju, ka 75 eiro, labi teiksim, 100 eiro ir baigā motivācija būt iniciatīvai un interesē par digitālo saturu.